Čau visiem! Te ir izveidojusies tāda nedaudz dumja situācija. Jeb vakardien pienāca pēdējais jaunais modelis no pikseļiem. Un parasti mēs ļoti, ļoti cenšamies tā neraustīt cilvēkus un nelikt pa vienam modelim klāt reizi tur mēnesī. Parasti ir tā, rudenī viens metiens, pavasarī otrs metiens. Bet, tas sanāca tā, ka viens tas sūtījums tā kā aizkavējās, tad viņš vispār nebija paredzēts. Un tad beigās, viņi atveda tos Pixel 8 Pro, kuri arī ir ļoti pieprasīti un vairākiem selleriem jau stāv rindā, kas ir salikuši. Tā kā es teiktu, ka viņus obligāti ir jāpievieno. Tad ir divi varianti. Viens variants, ka jums visiem jau ir updatēts caur Getvelu tas variāciju profils. Tad tajā variantā vienkārši ejam iekšā savā Getvelā, aiziesim uz to pirmo lapu, kur tā tad, viņš kaut kā tā izskatās, uzspiežam to refresh shop, viņš gan automātiski to piedāvā. Un tad ejam uz profiliem. Un profilos, tad kur ir pikseļu variācijas, un tās iPhone variācijas, kur sākās ar iPhone'iem. Tas pats labākais variants, ko izdarīt, ja jums visi tie profili sakārtoti, tad vienkārši parulējam no pikseļu saraksta, ņemam ārā Samsung A71. Varbūt kāds tur ļoti protestē, saka, ka viņam A71 pērk katru dienu. Tad es teiktu, ka nākamie noteikti, kas ies ārā, būs tie A70, A71, A72 noteikti tie būs tie. Es tātad ņemu ārā A71. Tas automātiski uzreiz man iedod iespēju ierakstīt vēl vienu ailīti, un es vienkārši pierakstu Pixel 8 Pro. Spiežu add, viņš iekrīt pašā apakšā, bet mums viņu vajag pašā augšā. Lūk šeit. Es viņu nolikšu šitā te. Tad 8 Pro. Un tātad šitais te būtu salikts. Tajā brīdī neaizmirstat uzspiest save. Un rekur tā bultiņa update current profile. Tad viņš vienkārši kaut ko tur viņam vajadzētu padomāt. Profils saglabāts. Un viņš uzreiz sāk to sinhronizāciju. Viņš pievieno visiem listingiem. Un brīdī, kad viņš jau būs tā kā pievienojis, tad var aiziet arī uzreiz apskatīties, vai tur viss ir kārtībā. Es domāju, ka mēs varam turpināt tālāk, kamēr viņš tur sinhronizē. Un tad tajā iPhone sarakstā tas pats, kur jāparulējās bišķi uz leju. Un arī, viņš tagad sinhronizē te augšā. Viss viņš pievienoja, visas tās listingas, būs jaunais saraksts. Tātad no šitā saraksta arī es ņemu A71 to miskastes ikoniņu. Tas man uzreiz iedod vienu vietu, un es lieku tātad Pixel 8 Pro. Spiežu add, viņš iekrīt rekur pie pikseļiem, es viņu pabīdīšu bišķiņu uz augšu, lai smukāks tas skats ir. Es viņu gribu nolikt šita. Lūk. Un tad arī tas jaunais saraksts ir updatēts. Tādā pašā veidā spiežam šeit save, update current profile, un viņam vajadzētu sākt to sinhronizāciju. Profils saglabājās, un tad viņš jāsāk sinhronizēt un pievienos visiem tiem esošiem listingiem. Varam uzreiz arī paskatīties, vai tas tā arī ir. Tā aizēj uz listingiem. Un. Skatāmies pikseļu listingu, paskatīsimies. Varbūt es varu viņu kaut kā... Labi, iziesim cauri šeit. Es vēl aizvien neesmu salūzis. Skatāmies variācijas. Pixel 8 Pro. Tā arī viņš parādās. Ļoti labi. Un tas arī ir tas, ko mums vajag. Un pastamies vai ar iPhone'iem. Vai ar iPhone'iem viss kārtībā.
viņš tad tur iesinhronizēsies un pats piekonektēsies. Otrs variants cilvēkiem, kas neizmantoja Getwell un kas ir tikko sākuši, kam ir tur 5 listingi, es laikam teiktu vienkārši vērt vaļā listingu, ņemt ārā to A71 un likt iekšā, ar roku vienkārši likt iekšā. Un, ja ir kāds, kas nav vēl izlabojis, tad es iemetīšu to Word dokumentu vēlreiz, kuram arī ir pievienots tas 8. Pro modelis. Tad vienkārši ir jāpievieno no jauna. Izstāst, ka iPhone arī ir tā kā aizgājis. Pastīsimies, vai iPhone viņš arī noreaģēja. Kur iPhone listingiem arī ir Pixel 8 Pro. Tā kā, ja jūs izmantojat Getwell, tad viss ir šausmīgi vienkārši. Principā tas arī viss šajā video. Bet pats svarīgākais, dariet, kā jūs gribat, bet pievienojiet to 8 Pro. Ja viņš ir ļoti, ļoti populārs arī modelis.